blakus Kurbats jaunpienācējs Aleksandrs Novikovs. Ko tu pateikt par organizāciju, par čaļiem, jo es zinu, ka ar vairākiem es arī spēlējis kopā jau iepriekš, tikai citā komandā. Jā, daudz čaļi ir pazīstami, kolektīvs ir ļoti labs, atmosfēra ģērbta, labi treniņu process arī. Arturs Ozoliņš, tevi labi zināms, Edgars Dīķis, Roberts Jakīmovs, varbūt vēl kāds no Zemgales laikiem ar šiem puišiem kopā tu izcīnīji Latvijas čempionu titulu, ja nemaldos. Jā, tas bija 2 gadus atpakaļ. Tas bija pirmais Zemgales tituls. Mēs spēlējām tieši ar Ozoliņu Jakīmovu vienā maiņā. Bija ļoti laba sezona, baigi patika. Pērnā sezona, ja nemaldos, tu biji Francijā un Itālijā, šo valstu otrajās līgās. Kāds iespējas palika par tur redzēto hokeju un kā tev veicās? Itālijā tur augšgaļu turnīra tabulā komandas bija labas. Man bišķi ar komandu nepaveicās, bet, ja salīdzinot tās līgas, kad es atbraucu uz Franciju, tur hokejs bija daudz labāk, kvalitatīvāks, ātrāks, jo tur arī vairāk leģionāru komandā un pats čempionāts arī tribīns bija Francijā visu laiku pilns, tā atmosfēra bija citādāk. Uzreiz bija cits sajūta un bija interesantāk spēlēt nekā Itālijā. Kā nokļuva Kurbats organizācijā? Kurš tevi uzrunāja un kāpēc izvēlējies tieši Kurbatu? Es no bērnības esmu trenējis ar Romanovski. Man ar viņu labas attiecības. Viņam uzvanīja, paprasīja, vai viņam vajag spēlētājs, un viņš pateica, ka jā. Bija kaut kādi vēl pirms pievienošanās jautājumi, kāda būs komanda, kas spēlēs komandā, kas trenēs, vai tev viss bija skaidrs, un pēc šī viena, teiksim, zvana jau tu biji klāt? Kā Romanovski pateica, ka savāc labu komandu, cīnīsimies par tiem augstākajiem mērķiem, un uzreiz jau palika interesanti, jo ņemot vērā visu iepriekšējās sezonas, kad es spēlēju Liepājā un Kurbats bija vēl Latvijas čempionātā, vienmēr bija laba komanda, organizācija, un man vēl kā spēlēt gribēju Rīgā, un ļoti labi izvēle bija palikt Rīgā un tā arī strādāt un spēlēt. Ko mēs no Aleksandra varam sagaidīt laukumā, tavas stiprās puses, kādu hokeju tu demonstrēsi? Tehnisko, ātro uzbrukumu zonā, bet mūsu tagad laikā arī jādomā par aizsardzību. Tā jau katram, man liekas, spēlētājiem patīk vairāk spēlēt uzbrukumu zonā, bet nevajag aizmirst arī par aizsardzību. Sarunas beigās tev pajautāšu, kurš būs komandas, teiksim, rupjākais spēlētājs, kuram vairāk būs sodu minūšu sezonā? Es domāju, tas būs Andrejs Košķiks. Viņš ir tāds melnu darbu darītais, sītais. Es domāju, viņš uzkrās daudz tās minūtes. Lai veicās sezonā, gaidām tev Kurbats Kreklā laukumā. Saku paldies. Paldies jums. Un tad tiksimies. Tiksimies.